Sveiki! Man šodien 18 gadi. Tātad mēs esam ceļā. Mēs esam atbraukuši šobrīd uz Lilastes ezeru. Ļoti grūti atkal bija saņemties filmēt pēc tādas pauzes. Bet nu, es atkal esmu atpakaļ uz kādu brīdi. Un jā, šodienas mērķis ir doties beigās līdz Pabažiem. Es esmu noīrējusi mājiņu atkal, kā katru gadu uz savu dzimšanas dienu. Un šoreiz mājiņa saucās Wolf Cottage. Kaut kā pavadīsim laiku līdz tam, un tad jau redzēs, kas notiks tālāk. Vispār frikā! Man šodien 18 gadi. Čau! 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 Vecmāmiņa slīdājiet. Nē, mēs neiesim solīt. Zini, ko man Enzo atgādina? Tētīt, help! Es gan iz ezera ieslīdēju. Zini, ko man Enzo atgādina? Bija, man liekas, ļoti sen tādas lādītes, kur atver vaļā un tiem kukainīšiem kustās tās kājiņas. Enzo ļoti līdzīgi izskatās. Nu, tipa, ka viņš širā te. Tā kā teikt kukainīši, kas kustina kājiņas. Baigi visur ledus ļoti prātīgi jāsteigā. Plus vēl es tikko, var teikt, atvesaļojos, biju noķērusi kaut kādu baktēriju. Un tāpēc vēl bišķiņ tāda iesniņa un. Bet ir okei. Dzīvot var. Mēģināsim ielūst ledam. Šis ir tas ezers. Lilastes ezers. Tomēr vēl viesasledes. Meža brokolis. Uzpīpē meža brokoli. Salīti garšīgas saknītes. Vai kāds tu tīrs? Wow! Vispār šeit ļoti skaisti. Kalni un lejas, ezers. Tad jau drīz taisīsimies prom laikam. Lēnā garā. Mums vēl leiciņš ir. Bet varbūt mēs bišķiņ ātrāk tur varam tikt iekšā. Kaut gan es jau kā noziņoju, kas uz 3 būšu, jo no 3 oficiāli var ierakstīties tur. Skaisti. Es saku gan jau kādreiz gan. Skumjas izgaisīs. Ne? Skumjas izgaisīs, es ceru. Gan jau kādreiz gan.
Mēs beigās braucām, kamēr atbraucām līdz Bīriņu pilī. Tā liekam tas slavenais degpunkts, filmēts degpunkts. Tas pats, jā. Enzo atstājām mašīnā. Viņš ir izsteigājies, viņam viss būs kārtībā. Tagad vēl mēs bišķiņ pasteigāsim un tad jau gan brauksim uz to mājiņu. Te, kur jau ugunsgrēks. Jau filmē, liekam. Noķēra mūs pārķēra tantiņa, riktīgi jauka. Un ieja 3 eiro pa visu apkaimi var steigāt un apskatīt. Pašā pilī viņa teica 2 eiro. Mēs varam arī ūdenstornī uzkāpt, viņa teica. Kaut kur tepat. Laikam mēs apskatīsim zirdziņus bišķiņ tuvāk. Tur arī ir ponijas. Viņam arī mugurā var jāt. Bet es nevēlos zirgiem muguru laust, tā kā paskatīsimies un tad jau dosimies gan jau. Ak, Dievs, cik viņi skaisti. Smuki. Ķaupoņi. Mēdies. Ķaupoņi. Tu gribi padraudzēties? Oi, tu gribi! Ķaupoņi! Tu nekladīsi man rokā? Ķaupoņi! Tu mēdies? Vai tu vemis, es nesaprotu? Fakti, vai tev miegs nāk vienkārši? Viss labi? Nu, mēs šeit, lai sakoptu. Te kaut kāda korejiešu mūzika skan. Tur augšā mūsu gulta. Kaut kā tā. Jāsanas mantas un tad jau jāiekārtojās. Sataisīšu Enzo svarabumu, lai viņam ir miers. Es reāli jūtu, kās pēc dūmēm smrdinot tās Bīriņu pils. Viņi tur kaut ko kurināja ļoti aktīvi. Tas ir īsts. Tiešām īsts. Jau var nosist. Mēs tagad iznācām ārā, kamēr vēl ir bišķiņ gaišs. Kamerā gan izskatās ļoti gaišs. Te var saslēgt visas gaismiņas kaut kur. Nu ļoti skaisti. Tāda jauka mājiņa. Un tagad ir jāatrod, kur ir tā upe, laikam, pa šito pusi. Gribēju paspērt pirms tā lietus un sniega, bet jau kaut kas krīt no gaisa. Mājiņa? Ir kur upe. Esmu jau pie tās takas un es saprotu, ka tur nedeg tās gaismiņas. Nu gāju atpakaļ ieslēgt gaismiņas. Ļoti smuki tagad. Tūlīt parādīšu.